Kad jūs ienākat svētnīcas teritorijā, aicinām jūs sasveicināties ar krupīti. Ar krupīti? Jā, sēst. Jā. Laudiet purniņu. Labdien, krupīti. Jā, šis ir krupju akmens, jā? Dievturu svētnīca atrodas pie Jelgavas, Svētes pagastā. Sanākušie cilvēki, ne visi, bet vairums ir saģērbušies tā, ka viņus pat tuvinieki neatpazītu. Nu atnāca Ziemassvētki, olilo, olilo. Ziemas saulgriežos maskas jeb viepļi ir ļoti svarīga lieta, paskaidro Latvijas Dievturu sadraudzes pārstāvis. Cilvēki ir tērpušies dažādos viepļos, šis ir viepļu laiks, un tāpēc ir svarīgi katram pārvērsties par kaut ko citu, lai tumsas spēki mūs nepazīst. Lūk, es arī uz fikso uztaisīju sev svētku masku, esmu gatavs svinībām. Šajā vietā seno pagānisko tradīciju kopšana turpinās jau vairāk nekā 20 gadu. Svinību centrā ir pamatīgs koka bluķis. Milzīgais baļķa gabals šajā reizē ir iesēdināts kamanās. Tas tiek darīts, lai būtu iespējams bluķi vilkt visa apkārt svētnīcas pagalmam. Svētnīcai šobrīd 3 reizes tiek apkārt vilkts bluķis. Pēc bluķa vilkšanas tas tiks sadedzināts. 3 ir mums svarīgs skaitlis, kas ir 3 lietas, labas lietas, lai jaunais gads būtu labāks par iepriekšējo. Mēs arī katrs piedomājam par to, kas šogad ir sekmējies, ko nākošajā reizē varētu labāk izdarīt. Svinību dalībnieki bluķi velk uz maiņām, tā lai katrs var koka gabalā ielikt aizgājušā gada likstas un bēdas. Pasaules koks, kurš ir gājis bojā un kuru mēs tagad sadedzinām, lai pelnos dotu vietu jaunajam. Iegūt uguni bluķa aizdedzināšanai svinību dalībnieki dodas uz Dievturu svētnīcu. Svētnīca ir īpašs nams, kurā dievturi rīko ceremonijas. Vietējā tradīcija prasa pirms iekšā iešanas pieskārties tam cirvim, sasveicināties ar to. Dieviņam ir zirgi, kaladu, kaladu. Svētnīcā sanākušie dzied, sastājušies ap ugunsliesmām. Uguns ir iegūta tiešā veidā no saules stariem, izmantojot palielināmo stiklu pavasarī. Šajā ēkā ugunsliesmas ogles tiek uzturētas jau daudzus gadus. Pēc ceremonijas no svētnīcas tiks iznests mūžīgais uguns. Tas tika iedegts pagājušās lieldienās un tika uzturēts līdz pat šim brīdim, lai varētu sadedzināt bluķi. Ar jaunu sparu iekurtā uguns metāla traukā tiek iznesta no svētnīcas. Liesmas nes tiešā ceļā pie iepriekš redzētā bluķa. Šis ir svarīgs brīdis. Lielajā bluķī ir savākts, apkopots viss sliktais, kas noticis aizvadītajā gadā. Kopā ar milzīgo bluķi tiek sadedzinātas aizgājušā gada likstas un ķibeles. Pēc ceremonijas nākamais gads tiek gaidīts ar jautru un patīkamu noskaņu. Gaismas un tumsas komandu virbes vilcēju cīņā uzvarēja gaišā jeb gaismas komanda. Gaisma uzvarēja! Gaisma uzvarēja, un tāpēc mēs visi varam būt droši, ka nākamais gads mums visiem svinētājiem būs gaišāks un labāks nekā aizvadītais. Kārlis Kristapsons, Sergejs Zavarotņevs, TV3.